Sveiciens kanāla skatītājiem. Šodien ir šāds te dampis mums. Ja, tātad zīme tāda Liber, mazais mopēda auto. Rokā skolnieks uz skolu. 2 cilindru Lamborghini dīzelis. Viss jau ir tikai labi, bet ir problēma, ka mums ir starteris, sāc griezt pa tukšo. Ja. Tātad vizuāli mēs viņu rekur redzam. Starteris mums tur ir. Es jau noņēmu ieplūdes kolektoriņu te nost, lai tiktu klāt. Starteri un tur apakšā 2 skrūves. Pagaidām nav ne mazākās nojausmas. Ja, tātad te viņu arī varam paskatīties. Lūk, tur startē. Viņš tur ir. Jā, reku startera gals. Zobru vainaks. Es uzgriežu uz 2 atskrūvēju. Bet tālāk no tās puses 2 skrūves ar 6 kanti. Un klāt tikšanai viņām ir. Ojojoj. Tagad ir dilēma, ko darīt. Kā noņemt starteri šim te modelim, nekur YouTube neatradu. Izstāst, ka būšu pirmais. Nu ko? Draugam jāpalīdz, variantu nav. Skatīšot, kā es viņu varu dabūt nost. Došu jums informāciju. Nu tā. Esam pajaukuši te drusciņu nost. Noņēmām riteni. Te atklājās tāds skats. Noņēmām ģeneratoru, noņēmām šo te kronšteinu. Un lūk, mums ir starteris. Reku, tur ir skrūvā 1 6-kanti. Un tur augšpusē ir 2. Ceru, ka šo te es dabūšu vaļā. Un tur zem leņķa ar kardānu es cerams, kā arī atskrūvēšu. Nu, nav tik traki. Ir mašīnas, kurām traģiskāki. Nu tā. Pat negribās ticēt sev. Bet lūk, viņš nāk ārā. Ir. Nu, kā saka, acis darba izdījās, rokas darba nebijās. Nu ko, tagad jau atliek uz galda. To, ka mums ir bendiks, ir beigas, to mēs skaidri zinām. Gan jau ir oglītis, bošs starteris. Nu, skatīsimies, remontēsim. Drīzāk pasūtīsim atrestaurēt to jaunu. Skatīšos, cik kas ko maksā. Tā. Nu, protams, šāds te mums te ģeneratoriņš. Ir, nezinām, kas viņš kaut kāds Delpis, Renault. Kaut kāda jāstāst, kas viņš ir. Tam droši jāapstās gultņu oglītes, starteris un, protams, arī jauna ģeneratoru siksna. Tā jā, arī mums ir jau svilusi. Jā. Tā tad, jā. Jāpalīdz jauniešiem kaut kā. Tā mūsu mopēda auto starteris ir, diemžēl, sadalījies reizinātājos. No redaktoru nekas nav pāri palicis. Zobratiem visas adatiņas, viss ir beigts, viss ir slikti. Nu, saimnieks atrada šādu te starteri jaunu. Pasūtīja eBayā. Tātad rektora visiem var, kam interesē. Ir šādu te mopēda auto. Jaunais starteris mums lūk jau ir vietā. Dažas viltības, apakšējā skrūva viegli, augšējā skrūva drusku grūtāk ir pievilkt. Bet nelielām viltībām viss ir kārtībā. Liekam visu kopā un test drives. Lielais atklāsmes brīdis ir klāt. Viss ir saskrūvēts. Starteri klāt, vāki klāt. Aķīts gan ir pastāvējis, bet nu cerēsim, ka vajadzētu pietikt mums. Tāds mums te mopēda auto no iekšpuses. Nu, ko slēdzam? Aizdedzi.
Lampiņas ir, ka vēl suce. Pēdējiem spēkiem, bet pielikt, starteris strādā. Tad jāpamēra lādēšana, un jāuzliek uzlādēties aklimatoris. Nu ko? Remonts veiksmīgs.